Inovācijas sprints ir pasākums, kurā uzņēmumi ar saviem iekšējiem uzņēmuma resursiem risina savas esošās, tekošās un nākotnes problēmas, meklējot inovatīvas pieejas, testējot. Vispirms izaicinājumi tiek nodefinēti, pēc tam kartēti, pēc tam veidojam prototipus, un šo visu tātad dara uzņēmuma darbinieki. AI ir forši. Es pārsvarā izmantojam tekstiem, ļoti palīdz. Pats galvenais, jo labāku promptu tu iedosi AI uzdevumu, jo labāks būs rezultāts. Attiecīgi, jo vairāk tu viņu trenēsi, foršāks rezultāts. Un pats galvenais, es vēlos aicināt mest skepsi un ironiju pie malas un automatizēt ikdienas procesus, jo joprojām slinkums virza cilvēci. So for me and for the team, very good time. First of all, we are not talking, we are doing. This is something really becoming a new trend and new reality. So from my side, this is within the team would take away that we listened that much, we worked that much. So this is where the most time we are creative. And at the end, this is for our team, for our daily job. We created two solutions what we will use in our daily life, in our daily work. Balsī ir super foršas komandas, nereāli labi atlasīti dalībnieki. Savā starpā strādā ļoti labi, ļoti efektīvi. Sprinta otrā diena, kas parasti mums ir lielā vilšanās diena, kad mēs būvējam prototipus, testējam, iterējam, viņi vispār nebija grūta. Tagad tu pamanīji, ka dažas komandas jau atpūšās, jo viņiem ir gatavi prototipi, gatavas prezentācijas, viņi ir gatavi. Un jā, ļoti efektīvas komandas, ļoti zinoši dalībnieki.